Labrīt. Mani sauc Ingus un es esmu atradis vienu jaunu spēlīti. Saucās Evolved. Kas tā ir par spēlīti? Ļoti interesanta spēlīte, sapriecājos ļoti. Šajā spēlē es būšu baktērija. Un mans galvenais uzdevums ir inficēt visus pasaules iedzīvotājus. Spēle šobrīd vēl ir izstrādāšanas stadijā, līdz ar to tas, ko mēs šeit varam redzēt, ir kaut kāds mazs nieciņš tikai no tā, kas droši vien plānojās. Kas plānojās un kas ir domāts tālāk uz priekšu, nezinu, bet paskatīsimies, kas mums šeit šobrīd ir. Ja šeit ir kā viss ir aizslēgts un nekam mēs klāt netiekam, braucam tālāk. Paņemsim vidējās līmeņa grūtību. Es sarežģīto mēģināju 5 reizes, meloju, 3 reizes. Un mani tomēr iznīdēja. Baktērija saucās Estupidus vulgaris. Tātad mēs aplipināsim pasauli ar muļķību. Tātad es esmu baktērija, lai uzvarētu, man ir jāattīstās un jāizplatās pa visu pasauli un jāiznīcina visi iedzīvotāji. Jāizvēlās dislokācija, no kurienes mēs sāksim. Sāksim no Indijas. Man liekas, ka tur labi baktērijām vajadzēja izplatīt. Tā, palēnām mums ir viens inficētais. Jāvāc ir, tā teikt, kas tas tāds ir, kas ir jāvāc, tas ir DNS. Mums ir jākrāj, ar tiem mēs varam izkaut ko darīt. Te mēs varam modificēt savu baktēriju, kā viņa izplatīsies pa gaisu, pa ūdeni, ar asinīm, ar kukaiņiem, ar grauzējiem, putniem vai ar mājdzīvniekiem. Šeit mēs varam norādīt attiecīgās simptomus attiecīgos, kas parādās saslimstot ar inficējoties ar mūsu baktēriju, un šeit ir baktērijas spēja izdzīvot, pielāgoties videi un tam līdzīgi. Mēģināsim kaut kā ar to visu tikt galā. Tātad mēs esam Indijā, mums ir 3 inficētie. Tātad pasaulē mums ir 7 miljardi iedzīvotāji. Tie mums visi ir jāinficē, un ja es pareizi saprotu, viņiem laikam vajadzētu arī izmirt. Tā, mēs varam norādīt attiecīgi ne tikai visu pasauli, mēs varam norādīt, teiksim, arī Indiju tikai atspēlēties. Ja, tur mums ir 1,3 miljardi iedzīvotāji. Pagaidām, protams, slimoja ļoti maz, vācam kromosomiņas. Tad, kad viņas būs attiecīgā kvantumā savākušās, mēs ar viņām kaut ko varēsim darīt. Ar pātrināt, vai tas nebūtu tik lēnu, bet es periodiski tomēr paņemšu viņu uz pauzīti. Skatīsimies, kā mūsu baktērija attīstās. Estupidus vulgaris sāk attīstīties. Notiek nodota no cilvēka cilvēkam Indijā, un inficēto skaits aug ģeometriskā progresijā. Mēs varam vadīt šo slimību un attīstīt viņas īpašības. Jā, vācam kromosomiņas. Tā, labi, kaut kas mums ir savākts. Ko mēs varam te darīt? Mēs varam tātad skatīties, kā mēs viņu nodosim tālāk.
Tā. Pagaidām varbūt mēs pat viņu tālāk nenodosim. Mēs sāksim attīstīt simptomus. Tas tāds interesanti mums ir. Aizlasīt. Paņemsim arī šeit. Viss turpinam attīstīties. Bojājās un augstajās valstīs īpaši. Tas rada problēmas ļauniem. Labi, paņemsim. Līdz augstajām valstīm vēl tālu, bet kādreiz pēc kāda laika redziet, ka lido lidmašīnītes kuģīši mēs novedīsim tālāk. Tātad Stupidus vulgaris ir inficējis tūkstošus Indijā un izplatās arvien ātrāk un ātrāk, vairāk un vairāk. Skaristi. Vai nekad neesmu spēlējis par baktēriju? Tas ir kaut kas ļoti savdabīgs. Aha, mēs esam nonākuši jau Ķīnā. Mēs ļoti labi izplatāmies. Mēs esam inficējuši vairāk nekā tuberkulozi. Gaisu nedaudz mācēsim izpardīties. Mēs jau esam inficējuši vairāk nekā Kivu. Aikā mums aizgāja Indija. Ļaunāka, lai nepaspēja neviens mūs izdakterēt. Mums ir kuģīts aizgāja. Jā,
Saudārābijā ļaudis mirstot ātrāk nekā inficējoties. Tas varbūt pat nemaz nav labi, jo mēs nepaspējam nodot nākamajam. Oi, kā mēs strādājam. Ļoti skaisti. Nespēju pat sekot līdzi. Vispasaules veselības organizācija mūs ļoti novēro. Novēro. Pētīt. Drīz varētu gadīties, ka atradīs vakcīnu un iznīcinās mums. Nedrīkst būt iznīcināt. Mēs esam ļoti labi patmierīgi. Zemē tik daudz cilvēku nevajag.
palicis pavisam maz. Viena maza daļa tikai no viņiem ir slima. Teritorijas, kas pilnībā jau izmirušas. Tas mums šobrīd te tā Jā, šķiet, ka pārāk drausmīgi mēs to slimību uztaisījām, vienkārši cilvēks nespēja nodot tālāk. Vienkārši nepaspēja izdzīvot, lai inficētu nākamo. Terors. Kas tā par spēli? Kaut kā vajadzētu sarežģīt. Ārstēšana, bet mums pārāk maz dēļ kā ierodas.
cilvēces, rase, viss. Epidēmija ir iznīcināta. Tālūk. Epidēmija patiesībā iznīcināja pati sevi. Tāda spēlīte, tā kā meklējiet Steamā, ja interesē. Pagaidām vēl ir, kā jau teicu, alfa versijā. Ar laiku noteikti paliks vēl interesantāk. Paldies, un tā.